politikas ieskicēšanu un pēdējais runātājs. Man jāteic, ka Līga ir īpašs gadījums noslēgumam, tāpēc, ka Līga no vienas puses atbild šai britu lēdijai, kas mūs uzrunāja pašā dienas sākumā par to, ka vairāk dodot varu vai pievēršot uzmanību tieši sievietēm šajā te zaļās domāšanas jomā, mēs sasniegsim labākus rezultātus. Man liekas, ka Latvijā patiesībā tur nav problēmas. Un Līga ir liels apliecinājums tam. Viņa ir ne tikai zinātniece, kas saņēmusi savulaik L'Oreal balvu, kas ir tieši zinātniecēm sievietēm, bet zinātniece, kas šobrīd, kā sauc to galveno institūtu? Cietvielu fizikas institūts. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā strādā pie ļoti lielas problēmas. Kā dabūt, lai ūdeņradas būtu pakļaujams tā, lai mēs varētu braukt ar ūdeņražu mašīnām. Un tiklīdz Līga, ko mēs uzzināsim prezentācijā tūlīt jau detaļās, būs sasniegusi savu darba augļus un pārdos to pasaulē un teiks, volā, te ir tā problēma atrisināta, tā mēs visi brauksim ar visekoloģiskākajām pasaules mašīnām, tās ir ūdeņraža mašīnas, kuras tiek gaidītas jau kāds 20 gadus. Līga, cik ilgi mums vēl būs jāgaida tās ūdeņraža mašīnas? Mēs jau viņas esam sagaidījuši. Tas ir tas, ko es varu ieteikt sākumā. Paldies, Hans, par iepazīstināšanu, bet vai mēs viņas varam nopirkt? Tas vēl ir jautājums, un vai mēs viņas varam jau izmantot? Arī tas vēl ir risināms jautājums. Bet tātad īsumā, jārunā par alternatīvajām tehnoloģijām, kas tas galu galā ir? Vai tas, ka es šodien izvēlos braukt ar dīzeļa mašīnu, benzīna mašīnas vietā, vai tā ir alternatīva vai nav, jo priekš manis tā kā būtu. Reāli var paskatīties uz Vīnes konvenciju 2006. gadā, un tātad piekrist tam, kas tur ir rakstīts, jo alternatīvās tehnoloģijas un iekārtas ir tehnoloģijas un iekārtas, kur lietošana ļauj samazināt vai pilnīgi novērst kaitīgos izmešus. Šajā gadījumā tas bija par ozonu slāni. Es varētu teikt arī samazināt un novērst izmešus, teiksim, attiecībā uz cilvēka veselību, uz vidi vispār, un tātad ne tikai uz ozonu slāni. Ja runājam par alternatīvo transportu, tas nozīmē, ka mēs nevaram vienkārši tā pateikt, šodien nebraucam ar benzīnu mašīnu, tagad pārējām uz alternatīvo. Šim alternatīvajam transportam, lai cilvēki viņu pieņemtu, ir jāatbilst kaut kādiem minimālajiem kritērijiem. Un tātad viens no šiem minimālajiem kritērijiem, ko Amerikas enerģijas departaments ir izstrādājis, un tātad pārsvarā pasaulē tas ir pieņemts, ka nepieciešamais attālums līdz nākošajai uzlādē ir apmēram 480 km. Tad tas jau ir ekonomiski izdevīgi un mums pieņemam. Uzpildi ir ātri un vienkārši. Ja mums būs jāstāv, teiksim, minūtes 20 ar šļūteni rokā, nezinu, vai mēs to gribēsim. Teiksim, ja mums ir jāgaida 8 stundas līdz nākošajai darbībai, nezinu, vai atkal to mēs gribēsim. Šis ir atkal viens no tiem jautājumiem, kas ir jārisina pārējot uz alternatīvo transportu. Šim transportam jākustas ar vidējo transporta plūsmas ātrumu, tas varētu būt 70 km/h. Jo ja mēs ar savu alternatīvo, kaut vai šo te minamo pedāļu mašīnīt brauksim satiksmes plūsmā, nezinu, vai visi citi pārējie būs priecīgi mūs tur satikt, kaut mēs arī esam ļoti zaļi un ļoti alternatīvi. Protams, jāsamazina un jānovērš šie kaitīgie izmeši. Viens modelis, kas tātad nāk prātā, ir tāds, kuru ražošanai mēs izmantojam ļoti maz resursus fosīlos, kurš izdala ļoti maz dažāda veida izmešus, un cerams, ka mūsu deputāti izvēlēsies tieši šo transporta līdzekli, ar kuru atbraukt uz šejienu un pēc tam ar mums parunāt. Ja mēs pārējām tātad pie reālākās situācijas, šī, protams, ir laba alternatīva, bet nezinu, vai visiem pieņemam. Un runājot par alternatīvo transportu, mums ir jāņem vērā tas, ka mēs, teiksim, attiecībā uz vidi šim transportam pievēršamies nevis no tā ražošanas momenta, domājot, kā mēs šo automobīlu varam, tā teikt, izgatavot pēc iespējas mazāk piesārņojot vidi, mēs viņam pievēršamies no otra gala. Tātad no izpūtēja. Pēc iespējas mazāk izmešu, pēc iespējas videi draudzīgāks. Un tātad viena no alternatīvām un domājams pagaidām vis tālākais nākotnes transporta veids, tas ir ūdeņraža transports. Ūdeņraža dēļ tā, ka tehnoloģijas vēl joprojām ir dārgas, tehnoloģijas tiek izstrādātas, bet tātad mēs
zinātnieki, rūpnieki, ražotāji jau zina, kā šo modeli izgatavot, ir prototīpi, bet pagaidām tas vēl ir salīdzinoši dārgs ar citiem transporta līdzekļiem. Un, lai pāriet uz ūdeņradi, lai pāriet uz jebkādu jaunu tehnoloģiju, ir ļoti grūti tā. Vienā dienā visu šodien neēdu gaļu, ēdu tikai zāli, es braucu tikai ar velosipēdu, lai vienalga, cik tālu tas būtu. Tāpēc ir nepieciešams pārejas posms. Un tad viens no šiem pārejas posmiem ir elektromobīļi un, protams, hibrīdi. Vēsturiskajā ieskatā tātad viss tālākais nākotnē transports ir arī bijis viens no pirmajiem transportiem vēsturē. Jo pirmais transporta līdzeklis, kas izmantoja ūdeņradi, ir 1807. gada prototīps. Naftas urbumi pirmie tika izdarīti 1850. gadiem. Tas nozīmē, ka ūdeņradis jau ir bijis viens no pirmajiem auto. Protams, nerunājam par tvaika automašīnām. Kā nākošais tika izveidots elektromobīls. Tātad 1832. līdz 39. gads, vēsturnieki vēl nav īsti pārliecināti, kurš no šiem gadiem vai viss šis laika posms ir bijis, bet tātad mums jau ir bijis elektroautomobīls, jeb saucamā elektrokariete. Nevar nepieminēt arī Kamilu ar savu nekad neapmierināmo automašīnu. Tā ir šī te torpēdas veida elektromobīls, kas ātrumu rekordu 105 km/h sasniedz 1900. gadā. Un šis rekords tika pārsis tikai apmēram pēc gadsimta. Tātad vēsturiski autotransports jau ir bijis, tā teikt, izpētes un intereses objekts. Un tikai pēc tam nāk benzīna auto. Tātad 1870. gads, kad ir benzīna auto pārsvarā kravu pārvadāšanai, nevar nepieminēt tātad Karla Benza automobīli, kas gan tika izgudrots un patentēts 15 gadus vēlāk, bet tas tika radīts tieši cilvēkiem un prestižam. Pirmais hibrīda auto ir 1900. gads benzīna un elektromobīls, tātad var nobraukt 65 km tikai ar svinas kābas akumulātoru, un tas maksimālais ātrums ir 50 km/h. Gandrīz ideāls, uz ko mums vajadzētu tiekties, bet jebkurā gadījumā tātad zinātnieki strādā, un galvenās tās problēmas vai problemātiskās vietas, pie kurām vajadzētu piestrādāt, lai patiešām cilvēkiem būtu gan ekonomiski izdevīgi, gan viņiem nebūtu bail braukt ar šo automašīnu, jo ūdeņradis ir tas, no kā pārsvarā visi baidās. Gāze sprāksim, kaut gan dabas gāze arī ir gāze un viņa arī sprākst. Viss ir atkarīgs no izmantošanas. Un tātad degviela. Mums ir jāzina, teiksim, kur to degvielu iegūt, kā viņu uzglabāt. Vai dzinējs ņem pretī, teiksim, šo degvielu vai kādu citu. Ja mēs taisām hibrīdus, tad mums ir jāpiestrādā pie tā, lai dzinējs vai nepārkarst, vai viņš, teiksim, darbotos pietiekoši efektīvi. Jo efektivitāte un tad draudzīgums ir tas, kas dzen mūs uz priekšu pētīt un atklāt. Protams, degvielas tvērtnes. Cik lielas kādas, jo kā jau teicu, tad ūdeņradis, piemēram, ir gāze. Mēs nevaram viņu vienkārši ieliet bākā. Ir jābūt speciālām tvertnēm. Akumulātors tā būtu elektrības degvielas tvertne priekš elektromobīļiem. Arī tam ir jābūt noteiktam, ir jābūt pietiekoši ilgam dzīves laikam. Motors, kas to visu darbina, un, protams, kārtējo reizi uzpilde, kas tātad pietiekoši viegli un vienkārši ļauj mums izmantot šo alternatīvo transporta veidu. Ja runājam par degvielu, tad ūdeņradis ir gāze. Viņš ļoti labi deg, bet viņu ir grūti iegūt. Mēs nevaram iztaisīt urbumu, no kur nāks ārā ūdeņradis. Biodegviela ir vēl viens no risinājumiem, bet tas tiek liks tikai un vienīgi kā pārejas posms pašā sākumā. Jo, lai iegūtu biodegvielu, mēs iztērējam ļoti daudz pašas degvielas, apstrādājot laukus, sējot, novācot un pārstrādājot, un bez tam priekš biodegvielas šajā gadījumā domājot, piemēram, rapsi, mums ir nepieciešams ļoti liels teritorijas, kur viņu audzēt. Un cilvēku ir ļoti, ļoti daudz. Tātad biodegviela ir labs pārejas posms, sākotnēji iepazīstināt cilvēkus ar kaut kādām alternatīvām un, protams, samazināt šos kaitīgos izmešus, bet biodegviela jebkurā gadījumā dod mums atpakaļ arī CO2. Elektrība tātad ir tikai elektrotransports, un elektrībai
protams, nekāda izmeša nav. Un šajā gadījumā šeit elektrība plus daudzpunkts un fosilais kurināmais plus daudzpunkts tie ir šie iespējamie hibrīda auto. Elektrības pārsvarā ir hibridizēts ar fosilo kurināmo vai vispopulārākais ir benzīna auto un elektrības maisījums